Sveiki! Es atrodos Latvijas Dzelzceļa muzejā, kur šodien, 17. novembrī, atklāja gada tirgu Rīgā Fotofair, jeb Rīgas mākslas fotogrāfijas gada tirgu. Šo pasākumu šeit rīko tie paši cilvēki, kas jau 10 gadus šeit organizē Rīgā Artfair, jeb Rīgas mākslas mesi, kurā parasti piedalās galerijas. Taču šoreiz pirmo reizi šeit notiek arī fotogrāfijas gada tirgus. Lai šeit piedalītos, šeit varēja pieteikties. Šeit ir arī fotogrāfi, kas piedalās, teiksim, viņiem 3 metri, tas maksāja 150 eiro. Taču, ja gribēja jau tādu kā stendu, 5x5 metri, tas maksāja 900 eiro. Tāpat es saprotu, ka bija šeit arī konkurss, kurā varēja pieteikties, un arī vismaz kāds tika arī došana pa velti, kā balva saņēma šo iespēju šeit piedalīties. Iesim skatīsimies, kas šeit piedalās, kādu fotogrāfiju mēs šeit varam redzēt. Tad jau redzēsim. Hei, čau! Čau! Ko jūs šeit darāt pirmkārt? Mums šodien sanāk, mašai šodien ir izrāde, viņa arī ir savas fotogrāfijas te, viņa te piedalās. Jā, un mēs esam viņu atbalstīt. Un kāpēc tu šeit piedalies? Jo es vienkārši daudz fotografēju un es gribēju kaut kā padalīties ar fotogrāfiem. Un tā veiksmīgi nāca, kā es varēju piedalīties. Un kā jums te patīk? Kāda ir pirmā iespēja par šo pasākumu? Pirmais, ko es redzēju, bija viņas fotogrāfijas, bet visas fotogrāfijas šeit ļoti labas. Un, es kā cilvēks, kurš ir tālu no mākslas, in general, man šeit ļoti patīk. Un tāds, nezinu, ļoti patīk. Vienkārši ļoti patīk. Jā, es arī domāju, es esmu ļoti priecīga, ka mani draugi ir tā talantīgi, tik labi un tik, ievirzīt mākslā un tā tālāk, jo man arī, es neesmu tāda mākslīgs ļoti cilvēks, bet es esmu ļoti pateicīga, ka tu mani uzaicināji un ka es te atnācu un man vispār ļoti patīk šī izrāde, bija ļoti smuka, bija ļoti labi. Kā
Kāda fotogrāfija jums patīk? Ko tieši? Kāda veida fotogrāfija jums patīk? Marijas fotogrāfijas mums patīk. Vai var raksturot, kāda tā ir? Kā tu raksturot savas fotogrāfijas? Kā jūs raksturot manas fotogrāfijas? Smukas, brīnišķīgas, izcilas. Man ļoti patīk koncepcija viņas fotogrāfijas, jo varbūt daži cilvēki, kad redz šīs fotogrāfijas, domā, ka nav nekās īpašs, bet īstenībā tur var redzēt kaut kādu šarmu. Jā, es arī piekrītu, tur ieskatīties vajag fotogrāfijas, lai reāli saprastu, kas tur ir un kas tur notiek. Vienkārši saprast, ko viņa domā, kad viņa fotografē. Hei, čau! Kuras bildes jums patīk vislabāk? Tur, kur meitene turēja zobos zivi, vai ne? Tev patīk vislabāk. Arī? Arī, jā, tās man patika. Vēl man patika šīs ten. Tās tur tālāk, kas ir tās zilās vai tās, kas ir tur tās, kas ir uz ielas? Nē, šita tās meitenes. Jā. Tas man patika. Kas man tā patika? Es nezinu, īstenībā nav īsti saprotams tas formāts, kurš piedalās. Man liekas, tas tāds vairāk. Te ir mazliet tā kā jāiesprings, lai saprastu, kam vispār kas pieder arī. Jā, un tur īsti. Es jau arī nezinu to. Ir rūpīgi jāskatās, tad var it kā saprast. Nav parasti tā kā gada tirgos, ka tur augšā jau rakstīts tāda liela šilta, jā, šeit tas nav, jā. Var iezināties, bet tas droši vien ir tāds vairāk bizness. Tas tāds iespēja rada. Čau, Diana, mēs esam pie taviem darbiem. Vai tu vari īsumā pastāstīt, kas tev vispār ir fotogrāfija un kas ir galvenās lietas, ko tu tajā dari? Galvenā lieta, lai viss notiek. Lai viss strādā, lai viss sanāk. Lai viss notiek. Piemēram, es ieraudzīju to bumbiņu Rīmi veikalā, pēc tam es ieraudzīju to sienu kaut kur, un pēc tam tā meitene un viss savalsās ir tādā glēznā. Kaut kā tā. Nezinu, kā notiek. Un kāpēc tu esi šeit? Tas ir pēdējā elpa, lai kaut ko pateikt vairāk par sevi. Kāpēc pēdējā elpa? Tāpēc, ka es vispār vairs neticu par mākslu, neticu par fashionu, neticu ne par ko, kā tas strādā. Jo katrs otrais ir mākslinieks un grūti. Bez mārketinga tu nevari vispār, tur vari pazaudēties vai kaut kā. Māksla tā nav pirmā vieta. Pirmā vieta tas ir mārketinga, kā tu sevi promotē. Un tas ir pēdējā elpa, es pamēģināju kaut ko vairāk nekā vienkārši uzlikt bildi Instagramā, bet, te ir sāniņa. Un kādas tev ir ekspektācijas par šo pasākumu? Es negribu nekādas ekspektācijas. Tas galvenais tā sajūta, tajos brīžos, kad es jaunas jūtas, neesmu tā kā aizmiguši, drusku pamodosies. Un viss tas galvenais. Tā. Hei, čau! Kāpēc jūs esat šeit? Lai atbalstu savu draudzeni Mariju Marinaki un viņa foršu darbus. Un kā jums šeit patīk? Ļoti patīk, ļoti forši. Jā, ļoti patīk. Kāda fotogrāfija jums vispār patīk? Man ļoti patīk, tur bija fotogrāfijas ar sievietiem, 2 fotogrāfijas lielas. Man ļoti patīk tā kā. Pat tās, kur bija tā kā asinīm, tāda kailas? Jā.
ļoti forši izskatās. Un tev arī? Jā, man arī. Ir kaut kas šeit nepatīk arī? Ir kaut kāda veida fotografija? Nu, es domāju, ka nē, tāpēc, vai kas mazāk patīk? Nu, nē. Šeit viss patīk? Jā. Visur ir kaut kāda ideja forši. Jā. Un jūs paši arī nodarbojaties ar fotografiju? Diemžēl nē, bet es zīmēju. Ko tu dari? Es nezinu, ko es darīju. I'm still finding out what I like. Tā atbilde? Jā. Vai kas jā? Nu labi, paldies jums. Hei, čau! Vai tu vari pastāstīt, kāds ir tavs pirmais iespējas šeit esot? Mans pirmais iespējas ir ļoti pozitīvs, jo es pavisam nebiju domājuši, ka te būs tik liels tas pasākums. Es domāju, ka būs kaut kas nedaudz mazāks un tāds mierīgāks, bet patiesībā ļoti liels, ļoti skaists pasākums. Ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz darbu, nezinu pat, kur skatīties pašu sākumā. Tāpēc man ļoti patīk un ir prieks, ka tāda eka notiek tāds skaists pasākums. Tu šeit arī gribētu piedalīties? Noteikti gribētu. Es domāju, ka jā, kāpēc, lai ne, patiesība nezinu, cik varbūt mana stila fotogrāfijas tur iederētu, bet man šķiet dažreiz citāda stila fotogrāfijas var ļoti labi un izdevīgi izskatīties citu ne tādu stila bilžu fonā. Un kā tev liekas, kas tad ir tā stila fotogrāfija, kas šeit it kā dominē, un kāpēc tev liekas, ka tavējās šeit pirmajā brīdī neiedarās? Es teiktu, ka te ir tāda vairāk mākslas, skaistas mākslas fotogrāfija un tāda, nezinu, konservatīvi skaista fotogrāfija. Ne slikta ziņa, bet skaistas sievietes, skaistas ainavas, skaistas krāsas. Hei, čau, tev foto arī patīk? Fotogrāfija? Jā. Kā tev patīk šeit izstāde? Tu крieviski labāk runā? Криевий. Как тебе нравится выставка? Очень нравится. Какая фотография тебе нравится? Мне понравился пейзажи. Peizaži? Čau, sveiki! Čau! Vai tu šeit atradīji fotogrāfiju, kas tev patīk? Es tomēr atradu favorītu. Tas ir tavā stilā, ja? Jā, man ļoti patīk. Tas ir pirmkārt man kā modelei ļoti patīk un vispār stils kā tāds. Es vairāk komentārus nevaru pateikt, es bišķiņ papanošu. Tā, čau, rekums ir Ksenija no galerijas Masa. Kāpēc tu esi šeit ar galdu, kurā pārdod dzērienus, nevis kā galerija, kas piedalās šajā notikumā? Tāpēc man aicināja piedāvāt bāru šajā pasākumā, un es piekritu. Un kāpēc negribēji ar galeriju piedalīties? Tāpēc, ka es pārsvarā specializējos uz gleznām, un šī ir foto izstāde, tāpēc man īsti nebija ko piedāvāt. Un kā tev liekas, to bāru vairāk nopelnījis nekā, ja tev būtu šeit galerija? Ja būtu šeit galerija, tad bāru noteikti vairāk, tāpēc, ka fotogrāfijas grūti pārdot. Hei, čau, tagad es runāju ar Dagu, kurš ir viens no organizatoriem. Vai tu varētu mazliet pastāstīt, kā vispār radās ideja rīkot kaut ko tādu pasākumu, kurš ir saistīts ar foto? Es turēšu. Davai, bet labāk ejam staigājam, lai kaut kas fonā interesants. Es vienkārši pats pirmoreiz mācījos kā gleznotājs. Latvijā nav laikmatīgā mākslas muzeja. Nav tādas mākslas biznesa, ar kur var izdzīvot. Un tāpēc tagad 2000. gadā es gāju arī otrais mācīties, lai arī iemācītos, kā pasaulē darbojās mākslas biznesa, kā cilvēki var izdzīvot kā mākslinieki, kā tas vispār notiek. Un tad man bija tāds atklājums, ka tas mākslas bizness darbojās laikmetīgās mākslas, nerunājot par aukcioniem, kur otrreizējo preci tirgo. Un Latvijā ļoti spēcīgi tur padomu laika pusklasiķi un klasiķi, kurus aukcioni mami un tā kā tirgo, pārtirgo, un antikvariāti savāc no tantiņām
galīgi apkrāpjot pa kapēkām. Tas tirgus darbojas, bet laikmatīgais tirgus darbojas līdzīgi kā sportā, ka ir mākslas galerijas, kas savāc tā kā sporta komandu no lokāliem māksliniekiem, savas pilsētas vai valsts vai reģionus, tādiem interesantiem darba spējīgiem, kuru spēja nepārtraukti ieguldīties tajā darbā. Un tad mākslas galerijas savukārt piedalās mākslas gada tirgos, art feiros. Un pasaulē viņi notiek tāpat kā olimpiskās spēles vai Grand Slam tenisā, katru mēnesi kādā valstī, un viņi tā kā papli. Un tie, kas tiek tās galerijas, kurām ir pietiekoši tā kvalitāte un darba spēja un entuziasms, tās apbraukā tos art feiras. Un mēs ar savu galeriju Happy Art Museum arī bijām salākuši autoru grupu, un 10-15 gadus arī bijām Hongkongā un Art Mosko un Art Helsinki un Gruzijā un Beļģijā un Vācijā, visur braukājām. Un tad sapratām, ka arī vajag Latvijā iekļauties. Un sākām taisīt 10 gadu atpakaļ, ka Latvija bija galvaspilsēta. To foto pastāst uzreiz. 14. Un arī vienreiz gadā rudenī notiek Art Rīga. Jā. Un atkal tie galeristi, ko mēs esam satikuši visur pasaulē, braukāja pie mums. Un tagad visi tie jaunā kārtība pēc 2020. Novilka daudz kam pāri treknu svītru, ka mums arī galerijā aizliedz strādāt un tur nodokļi jāmaksā komunālie, bet naudu pelnīt nevar, cilvēks nedrīkstēja. Un viss uzkrātie tur īpaši un viss tajā laikā tika noņemts no baņķieriem. Bet šīs Art Rīga, kā pāris reizes gadā, ir tāds, kur mums nevajag visu gadu strādāt, un mēs izdomājam to mehānismu. Nu, nav tā kā citās valstīs, kur piemaksā, mums ir otrādāk, lai mēs organizētu, jāsamaksā tur pār 10 000 pa telpām, aprīkojumu. Bet tie mākslinieki, kas ir foto un gleznotāji un skulptori, kas ir aktīvi un topā, kuru darbus pērk, kuri māca taisīt darbus, pa kuriem cilvēki ar savu sviedros pelnīto aldziņu samaksā. Tie ir spējīgi, tā kā te no Lietuvas Alberts, viņš tur nodrukājas pa 10 000 darbus uz stikla kastēm. Un vēl atbrauc uz Latviju, lai parādītu Latvijas publikai. Tas ir, tā īpaši cilvēki. Un tāpēc parasti fotogrāfiem mēs viņus tā kā bīdījām malā. Un viņi tomēr neierakstās starp gleznām, un tāpēc, ka tās gleznas ir milzīgas ar triepieniem krāsainas, bet fotogrāfi lielākā daļa ir ļoti smalkjūtīgi, kaut kāda melnbaltas, minimalistiskas kompozīcijas vai viss. Un tāpēc, lai būtu kaut kāda godīga, ka, teiksim, ļoti grūti ir salīdzināt ābeli, teiksim, ar ozolu. Ozols ir tur milzīgi skaists uz latiem, mums bija ozols, bet nav ēdams nekas, neko viņš neražo. Ābeli atkal ir tāda maza kraupaina, šajādi kaut kāda sačera vēlēsies, bet pilns ar Antonovku sāboliem var ēst visu ziemu, vēl sulu spiest. Un viņus salīdzināt nevar viens otru, nav kopēji kritēriju. Un tāpēc mēs atdalījām tos fotomāksliniekus, un šoreiz daudzi, kas tika kara laikā, netika, un viss tās Sovietu valsts, kas īpaši Latviju mīl un ciena, viņiem ir šobrīd tur neiespējami dēļ sankcijām, un kad beigsies karš, atkal mums ir ļoti tāda atbildīga loma, ka padomu laikā arī tā Latvija Austrumērāpā bija kā tāda pērle, un tāpēc mēs te piesaistījām no visām tām socialistiskām postsovietu valstīm ļoti slavenākos autorus. Tāpēc nākošu gadu cerams karš būs beidzies, un atkal būs iespējas lielākas tam fotofeiram attīstīties. Bet arī šogad ļoti daudz autori spēja to izdarīt, un latviešu klasiķi visi tā cimperlējās, ka ja viņiem pašiem vajag pa saviem līdzekļiem te visu atvest, izdarīt visu, tad viņi uzreiz piedalīties visu gribēja, bet tikai, ja viņiem atbrauc pakaļ smalkas dāmas un visu kaut ko ar puķiem un ar laimiem. Bet no otras puses mēs visi mīlam savus latviešu fotoklasiķus, tur Bindi un Deinātu un Kleinu, un esam viņus daudz redzējuši un pilnīgi varam iztikt.
Okay. Man vēl tāds jautājums, kādas ir ekspektācijas par šo visu notikumu? Cik daudz ir sajūta, ka šeit piedalās vairāk, lai sev parādītu, tādu kā izstādes formātā, un cik daudz arī tomēr cenšas šo uztvert arī kā biznesu un arī ar vēlmi kaut ko pārdot? Noteikti šeit notiek tāda insinuācija, jo parasti, teiksim, es arī, kuras esmu bijis tur kādā Hongkongā vai Beļģijā, citreiz, ka visus darbus izpērku vai pirms tā kara un globālistu tāda apvērsuma 20. gada visiem šiem ierobežojumiem. Visi cilvēki bija draudzīgi un mums bija ļoti labi pamatā pircēji, tie ir tie postsovietu miljardieri, kam Jūrmalā bija dāčas no Krievijas, Ukrainas, kuri tiešām ir izglītoti cilvēki, tie nav kaut kādi Kolumbijas mafiozi. Viņi visi ir ar augstākām izglītībām, kolekcijas var taisīt, jo viņiem tepat Jūrmalā bija mājas pa 1000 kvadrātmetru, un tur dabīgi viņiem vajadzēja gleznas. Un viņi ir izglītoti, viņiem nepatīk tur puķītes vai dabas skat, viņiem tieši patīk laikmetīgā māksla, un viņi bija ideāli pircēji, varēja atļauties tur pa 20 000 visi izpirkt. Un šobrīd bez viņiem nav iespējams rekrutēt tieši no Igaunijas draugs Edvards, viens no redzamākajiem māksliniekiem, Zeņčiks, kas ir gan glaznotājs, gan fotogrāfs. I know an artist from Estonia, no more words, only art. Спасибо, Накс. Очень было приятно увидеться. Tā, mēs atrodamies Riga Photo Fair. Esmu saticis šeit arī Robertu. Sveiks, Robert! Čau! Tā, varbūt tu varētu padalīties, kāda ir tava pirmie iespēja šeit? Pirmie man iespēja ir sāks ar to, ka mans ceļš uz šejienu, jo ir 17. novembris un Rīgas centrs vienkārši pilns cilvēkiem un vienkārši tas kaut kā baigi biedējoši ir. Man likās, ka visi uz šejienu, bet viņi daļa ir uz šejienu, jo tikko arī aktivitātes Dzelzceļa muzejā notiek. Jā, bet pa izstādi, protams, ir kolosāli, ka mums ir iespēja redzēt drukātu fotogrāfiju, jo mēs esam pieraduši pie Instagramiem un visiem pārējiem, šeit vismaz cilvēki ir ieguldījušies un uzlikuši uz papīra un var redzēt, kādos dažādos veidos. Var uzlikt uz papīra lētāk, dārgāk, pavisam dārgi, ar gaismu, bez gaismas un tādā ziņā, ka tas ir, vismaz tā ir sacensības savā ziņā kaut kāda. Bija kaut kas tev šeit uzrunāja arī? Vai arī kā reiz pretēji, besīja vai sarūktināja? Es domāju, šī pasākuma galvenais uzsvars ir tas, ka fotogrāfija ir no digitālā materiāla pārvērsta materiālajā formātā. Pa saturu, es domāju, ka šeit katrs var atrast kaut ko, kas viņam interesē, bet, ja runā par galējībām, tad galējība šeit varbūt ir ļoti maz, tikai viens pimpis, un tā, teiksim, un tā, ka tāda foto ekstrēmizma šeit, tāda varbūt pat nav. Varēs viņu neesmu patreiz saskatījis. Šeit mājas dominē tāda, noteikti tā nosacīta skaistā fotogrāfija, kas ir, kur kājas aug pitorealismā. Ļoti daudz, man liekas, sievietes šeit ir attēlotas, mazliet tā kā modes fotogrāfija, mazliet erotiskā fotogrāfija. Protams, šeit ir ainava un arī portreti. Tās droši vien ir tās galvenās tēmas, kas ir eksistējušas fotogrāfijā jau kopš pirmsākumiem. Un kuras mēs droši vien arī asociējam ar tādu, zelta standartu, gan droši vien ar profesionālu fotogrāfijā, gan arī amatieru fotogrāfijā. Kas man liekas interesanti, ka šeit salīdzinoši maz galeriju, ka pamatā šeit piedalās tieši fotografi vairāk, nevis galerijas, vismaz tā izskatās. Un liela daļa no fotogrāfijām ir tāda, ko mēs kaut kādā ziņā varbūt arī nezinām, kas dzīvo kaut kādā paralēlā pasaulē. Šeit droši vien var ļoti daudz dzirdēt krievu valodu, un attiecīgi mēs varam arī pieņemt, ka tā ir kaut kāda paralēla pasaule. Tīri dēļ tā, ka arī Latvijā mums ir kaut kāda
joprojām divkopienu pasaulē un arī fotogrāfijas jomā. Tas nav izņēmums. Bet kas man liekas vēl interesants tāds aspekts ir tieši par šo te pārdošanas. Ja mēs pieņemam to, ka šis tirgus, te ir ļoti maz darba, kas ir patiesībā sagatavoti tā, lai viņus varētu pārdot. Tev tā nelikās? Es domāju, ka tā kā šis pasākums ir tādā, varbūt savā aizdīglī, jo es nezinu, vai pagājušajā gadā šāda tipa pasākums šeit notika, tad iespējams, ka šis ir tāds Wild West un cilvēki tikai mēģina apiekt, ko no šāda veida pasākuma var izdarīt. Un tā kā šī ir atklāšana, varbūt nākamajās dienās te notiks kaut kādas korekcijas un, cilvēki, vairāk. Es domāju, tie autori vairāk sapratīs, kā šo platformu izmantot savam biznesam vai, savu darbu, popularizēšanai, pārdošanai. Domāju, ka kāds tās uz puta kartona izdrukātās bildes pārdrukās uz arhivāra papīra un ieliks rāmī ar muzeja stiklu? Šaubos? Nē, es domāju, ka vienkārši, ja būs akcents uz pārdošanu, tad varbūt izpaudīsies, kā kaut kādā tādā cenā. Hei, pēc 2 dabūni 3. Un, Starp citu, šeit cenas ir ļoti, liekas, nepieejamas. Mēs vienkārši nezinām, cik tas maksā. Tas nav kaut kas, kas ir pielikts pie sienas vai uz galdiņa, kaut kur stāvēt kaut kādas lapas. Izskatās, ka pārdošana šeit nav galvenais. Man likās, ka vienīgais autors, kurš šeit protams, gribētu kaut ko pārdot, ir Gunārs Binde, kuram ir gan noformējams atbilstošs, un tie ir tā saucamie vintage printi no seniem laikiem, 60. un 70. gadiem. Un tur ļoti skaidri arī norādīts cenas. Un tas viss ir arī ierāmēts ar paspartu un tā. Tas ir tā kā gatavs pārdošanai. Kamēr darbi, kas ir reizēm vienkārši kā izdrukas, pat reizēm jau buktētas vai ielikts IKEA rāmjos, man ir ļoti grūti iedomāties, ka to gribētu kāds arī nopirkt. Ka šeit attiecīgi mēs nākam skatīties fotogrāfiju kā fotogrāfiju, bet ne kā tādu materiālu objektu, par kuru mēs būtu gatavi izdot naudu. Es domāju, ka pārlieku lielu kritiku šim pasākumam uzlikt nevar, jo mēs nezinām, kāds ir jebkuram autoram nonākšana publiskajā telpā un viņa darbu redz masas, tas jau vieni, tur notikums, un tāpēc viņš varbūt ir priecīgs, ka šis notiek, un tikai tad viņš domā par to, kādas sekas, vai kā, viņš spēja labāk komunicēt ar to publiku, vai ko viņš grib, jo man liekas, šeit stāsts ir par to, ka mēs zinām, cik, ka ikdienā digitālos fotoaparātus kāds pērk, fototehniku kāds pērk, un cik maz fotogrāfija varbūt tiek izdrukāts un cik viņas tiek izstādīts. Un šis ir tas veids, kur tie drosmīgākie, drosmīgākie ir šeit ieradušies un viņi ir atrādījuši. Protams, ka jebkas, kas ir izdarīts, tas pakļaujās kritikai, bet, lai nākamgad ir vēl labāk. Domāju par nākamgadu, man liekas, protams, ka šeit var strīdēties par gaumi, par to, kāda fotogrāfija šeit ir un kāda attiecīgi nav, bet ka viena lieta, kas ir noteikti skaidra, ka šis ir tirgus tomēr. Un tad tirgumu pēc idejas vajadzētu stimulēt arī pašu tirgu, respektīvi, kad ir vien vairāk cilvēki, kas interesēs par fotogrāfiju arī kā investīciju vai kā dekoratīvu elementu mājas interjerā. Un es ļoti ceru šeit ieraudzīt arī tās pāris galerijas, kas to dara kaut cik konsekventi un profesionāli. Birkenfelds, ISSP, ka tie varētu arī to latiņu iedot vēl, labāk, ja viņš šeit parādītos, pēc gada. Tas būtu tiešām mans novēlējums. Tur ir kaut kas piebilstams? Jo mēs varam piebilst vienu, kas stāvēt stūrī un gudri dirst, jo ne Arnis Balčus, ne es, mēs šeit nepiedalāmies ar saviem darbiem, tas ir viegli. Tā kā man tā liekas, ir liels prieks par to, ka vispār šis pasākums notiek un kā saka, lai attīstās. To var novēlēt, protams, ka nākamgad varētu būt vēl labāk, cerams, jā.